7 mēs tiksimies pie šokolādes pulksteņiem, un lidmašīna uzmanīgi pacelsies no labām sarunām. Bet lejā ir taciņa, tur vienkāršā jaciņa, ar vienkāršu seju tu uz mājām eju pa to. Bet lejā ir taciņa, tur vienkāršā jaciņa, ar vienkāršu seju tu uz mājām ej pasēdēt, patērzēt, savādāk, patiesāk. Sveiks, draudziņ, kas par steli? Noplīs? Jā, nezinu, kaut kas noplīs. Es tikai no viss šitā neko nesaprotu. Varbūt jūs varat palīdzēt kaut kā. Tas nav nekāds brīdums šodien, ja neviens neko nesaprot. Nē, draudziņ, slikti izskatās. Tevi jāsauc evakuators. Jā, es jau labprāt to būtu darījis. Man tikai telefons nosēdās. Nevaru pat piezvanīt. Tev neveicās. Nav mana diena. Klausies, iesim uz mūsu mašīnu. Uzlādēs telefonu, izsauksim evakuatoru. Paldies. Nu, nekreņķējies. Atbrauks evakuators, savāks tavu mašīnīti, pats tiksi mājās. Tev garantija ir kaut kāda? Nav. Cik tas ir slikti. Ar šitām jaunajām tehnikām baigi dārgi tev tas viss sanāks. Šitas te tev netraucē beigimot? Nē, nav tik smags, viss kārtībā. Tā ir dāvana mazbērniem. Miks un Rasa. 10 gadus neesam redzējuši pārzemēm dzīvo. Tagad beidzot atbrauc. Vecākā mazmeita. Tā bija pirms 3 gadiem. Diemžēl uz otra vectētiņa bērēm. Guņča bija. Otrs vectētiņš. Kolosāls cilvēks bija. Liela sirdi. Tikai par daudz laid iekšā tai sirdī. Tāpēc arī pāragri aizgāju. Man aiz muguras tā ir viņa sieva. Rasma. Dikti pārdzīvojamies ar sievu viņu uzmanījām pirmo laiku. Bez viņa stipra sieviete. A, tu pats esi precējies? Nē, vēl nē. Neesmu īsto vēl atradis. Vecīt, vajag. Saprātīm. Neprecēt cilvēks, tas ir tā kā... tagad tāds nokalts koks pļavas vidu. Kas notiek, kāpēc mēs nebraucam? Man jāpamodās. Tagad miera vairs nebūs. Tagad būs kas, kur, kas notiek. Kāpēc mēs nebraucam? Tāpēc, ka mēs palīdzam cilvēkam, un viņam mašīnu salūzuši. Palīdzam uz ceļa. Saprat, kas notiek? Nē, vēl nesaku. Labvakar. Labvakar. Nakts jau. Labvakar. Es taču teicu, ka miera tagad nebūs. Vandalīt, tu labāk guli, mazāk tērēs skābekli salonu. Paklausies, ka tu nedabū par šito skābekli. Precies vien, precies. Tā, dāmas. Taksometrs jūs ir nogādājis pēc adreses. 4 no rīta. Kāpēc mēs braucām tik ilgi? Pirmkārt, ir nevis 4, bet 3,50. Otrkārt, kāds te nogulēja pagriezienu, un tāpēc mums nācās braukt pa apvērceļu. Ko šofers darīja tajā laikā? Šofers tajā brīdī centās nogādāt jūs droši pēc adresāta. Vēl ir kādas pretenzijas? Par navigāciju neko neesi dzirdējis? Navigācija. Katram cilvēkam ir jāiemācās kārtīgi atcerēties ceļu un pašam nonākt galamērķī. Nevis uzticēties kaut kādām mākslīgajiem internetiem. Intelektiem. Intelekts, internets, es viņiem abiem neusticos.
Nu, Ivar, bet tomēr tu man varēja paskaidrot, kāpēc mēs braucām par nakti, mierīgi varējām braukt rīt no rīta un varbūt vispār. Vajadzēja iepriekš viņiem piezvanīt un pabrīdināt, ka mēs ierodamies. Tāpēc, ka Ivars Cibulis brauc ciemos tad, kad sirds viņam liek, nevis tad, kad kāds gaida. Jūs redzēsiet, bērni būs priecīgi. Labi, beidzam. Jā, lielais iepriecinātājs. Es gribu redzēt, ko tavu mazbērnu teiks, ka tu 4 no rīta uzrausīsi viņas kājās no gultas ar lielā hipotatāma rokā. Tas būs priecīgs pārsteigums un ļoti jauks briesmonītis. Viss pietiek. Pats tu man esi aizvēsturiskais briesmonīts. Nu ko? Nu droši vien guļ, ne? Ko darīsim? Nu tad arī atraduši laiku, kad gulēt. Nē, protams, kurš normāls cilvēks guļ 4 naktī? Tūlīt viss nokārtosies. Nokārtosies. Pagaid. Nē, gan dacis, gan reņa telefoni ir izslēgti. Nē, nu brīnišķīgs pārsteigums, vienkārši ģeniāli. Nu ko darīsim aizvēsturiskais briesmonīts? Halo! Tēti? Labrīt! Vectēvs! Vectēvs, abas vecmāmiņas, ko tu jūsu mašīnā? Čau! Ko tu jūsu mašīnā? Māma, čau! Mazulīši, kur tu vari? Tas mašīnā guļat? Labi, ejam iekšā! Mašīnā! Pārsteigums gribējā mašā! Ejam augšā, ko mēs ārā! Ejam augšā! Kāpēc jūs? Nu, kāpēc jūs nebrīdinājāt, kad brauksim? Nu kā, nu mēs gribējām pārsteigumu uztaisīt tādu jauku pārsteigumu? Mēs? Manuprāt, tā bija tikai tā ideja, Ivar. Nē, nu ideja bija mana, bet mēs taču apspriedāmies ar Vandu arī, un jūs piekritāt. Nu, kaut kā neatceros tādu faktu. Rasmiņ, vai tu par šiem gadiem neesi sapratusi, ka Ivars nekad nav vainīgs? Nu, tā jūtaties droši, bet mēs jau krietni kavējam. Tā Rēna ir jau 8:30. Jā. Klausies, nu, rītīgi pils, ko? Vienkārši liels dzīvoklis, bet baigi augstie griezt, ne? Renīt, kāda te ir kvadratūra? Kvadratūra te. Es nezinu, tāds kāda dzīvokļa kvadratūra. Nu, kāda vēl kvadratūra uztais bērniem sviestmaizi un ātri? Kādas sviestmaizes? Man nav laika, es jau tā darbu kavēju. Nu, tu domā, ka es nekavēju? Katru rītu viens un tas pats, pilnīgi jau noriedies. Renīt, tu neuztraucies, es tūlīt uztaisīšu tās sviestmaizītes. Mierīgi. Tu darbojies. Jā. Viena lieta gan es nesaprotu. Kur ir Katrīnīte? Aizmirsāt vasarnīcā? Katrīna, viņa aizbrauca ekskursijā ar klases biedriem. Man liekas, uz Tallinu, laikam, jā. Nu, lūk, Ivar, tavs plāns ir pilnīgi izgāzies. Nu kā, kāpēc tad izgāzies? Nu, iziris pilnīgi pa vīlēm, starp citu, kā visi tavu pārsteigumi. Apmierināts es. Nu pagad, nevajag uzreiz uzbrukt, nu. 2 mazbērni mums ir, vai tad ar to nepietiek, nu? Kur ir mana kaklasaite? Nu, kā, kur? Kastē? Ar grāmatām? Mazie razvainieki, paskatieties, ko mēs jums atvedām. Šis ir meža briesmonis Hipo, un viņš ļoti jūs mīl. Viņš ir ļoti jauks un mīļš, un jūs apēdīs kādā jaukā dienā. Vai viņš runā? Nu, kamēr mēs braucām, nerunāja, bet iespējams kādā brīdī sāks runāt. Varbūt es esmu kožu. Nu, vēl nevienam nav iekots, bet ja viņu nokaitina, viņš var riekost. Vai hipo acis tumsā spīd? Tu zini, jāsagaida nakts, un tad mēs ieraudzīsim. Viņu vajag uzlādēt. Iespraust kādu USB. Nē, viņam nevajag nekur neko spraust.
Viņš ir vienkārši jauks, aizvēsturisks briesmonīts, kas jūs ļoti mīl. Viņš ļoti mīl jūs, ļoti mīl. Paklausies, Bubīt, varbūt mūsu mazbērniem šis ir tā kā par, nu, Domā, jā. ka viņi jau izauguši no Es tāda domāju, ka jau vecuma? izauguši no tā vecuma. Nu, bet man viņš patīk. Jā. Viņš tev līdzīgs. Tikpat simpātisks. Jā. Ei! Nu, Dace, nu tādu nekārtību sataisīt. Dārcīt, meitiņ, panāc šurp. Paklausies, vajadzētu būt drusku kārtīgākai. Nu, dzīvoklis tik karalists, bet jūs tā kā tādi klaidoņi te dzīvojat. Nu, māmu, bet vēl visas atsūtītās mēbeles nav atvestas, un kastēs ir ļoti droši. Nu, bērni, ko jūs te darāt? Kāpēc neesat saģērbušies uz skolu? Mamma, vai mēs varam šodien iet uz skolu? Ļoti, ļoti lūdzu. Nē, nu, ko tas nozīmē? Mēs esam tik ļoti nogojušies pēc vectēva un vecmāmiņas, ka negribam iet uz skolu. Nē, skola pirmajā vietā. Dacīt, paklau, nu skola jau nekur neaizmuks, un kādreiz nobastot pat ir veselīgi. Labi, Urā! bet tikai šodien. Ja? Dāca! Nu, kas ir? Aiziet, kustamies! Sīkie, čau! Čau! Jā, neterorizējiet vecvecākus, viņš ir tadies labi. Bet es jums uztaisīju sviestmaizītes. Paldies par maizītēm. Bērni, aiziet. Nu, Vanda, kā tu ar tādu rupekli varēji nodzīvot visu šo laiku? Un tā arī nodzīvoja ar grūtībām. Nesaprotu, par ko te tik daudz maksāt Mika un Rasa. Tiešām dīvaini. Kā 300 eiro var maksāt par tu sazini ko? Vecmāmiņa, jūs neko nesaprotat. Šī pašlaik ir populārākā spēle visā pasaulē. Un nevienam mūsu klases biedram tādas vēl nav. Jaunajā mēs būsim paši foršākie visā klasē vai arī visā skolā. Bet te arī spēles par 50 eiro. Tad šī arī jums maksās 50 eiro. Nu, gan es nesaprotu to tavu matemātiku. Kā 50 eiro var maksāt tas, kur skaidri un gaiši uzrakstīts 300 un vēl ar atlaidi? Ļoti vienkārši. Cik reizes jūs izlaidāt mūsu dzimšanas dienu? 6 reizes. 300 dalīts ar 6 būs tieši 50 eiro par katru dzimšanas dienu. Mazbērniem ir zinām loģika, bet cena ir par augstu. Tu saki, ka labāks par datoru? Tas ir labāks par datoru, pēc tam aizņems mazāk vietas. Tāpat arī viņam nāk 2 gadu garantija. Jā, nu jā, bez garantijas šodien vispār neko nevar pirkt. Zini ko? Ņemšu ciet. Cik jāmaksā? 300 eiro. Jā. Nu šodien man maks nav līdzi, bet es atgriezīšos, tad paņemšu maku un tad, jā. Labi, gaidīsim. Jā. Ok, vislabāk. Nu, kas tad jums te ir pa kaulēšanu uz Zolīdā veikalā, ko? Vecmāmiņa saka, ka spēlē par dārgu. Jā? Viņas mūs nemīl abas. A tu? Nu, cik tad tā spēle maksā? Es jūs ļoti mīlu. 300. Man priekš maniem mīļajiem mazbērniem nekā nav žēl.
Neli, es taču teicu, ka jūs to dabūsiet tikai tad, kad labi sāksiet mācīties. Aha, jūs to no vecmāmiņas un vectētiņa izspiedāt, pierunājāt? Mēs nepierunājām. Viņi paši domāja. Un ko vēl esat izspieduši? Mamma, tici mums tikai sīkums. Es zinu jūsu sīkumus. Tā, tiksim aškulēt. Un 3 dienas būsiet bez kabatas naudas. Par ko? Par to, ka izmantojat vecvecākus. Viss ātri mazgāt zobus un kulēt. Meitiņa atgriez uz strādu. Es tūlīt uzsildīšu. Man neko nevajag sildīt. Nē, neko nesildi. Nevajag vispār neko sildīt. Es pat nezinu, kad Reinis atbrauks atpakaļ, un es esmu ļoti nogurusi. Nekas, nu, bet pasēdēt, jau mēs te varam taču galds un... Nē, neko nevajag, nē. Tā, mēs visi ejam gulēt. Ar labu nakti. Bet... Ko mēs visi tā kā izšķiduši? Kas te vienīgā var kaut ko darīt neatkarīgi no apstākļiem? Nē, es arī varētu pasēdēt, iedzert kaut ko, iešaut bišķi. Es tev tūlīt iešaušu. Es tūlīt fiks gulēt, Bubi. Rasma, celies augšā, es tev tur uzklāju. Man tepat ir labi. Iedomājies, Rasmu, no šitādu raganes es nodzīvoju visu mūžu. Es tūlīt izvilkšu. Es izvilkšu pats, es eju gulēt. Rasma, celies augšā. Teku. Cēlies augšā, es tev uzklāju. Nu, Dačuk, kāpēc neuzliki modinātāju? Ko tu pats neuzliki modinātāju? Pats man solīja. Es neko nesolīju. Labrīt! Labrīt, Reinīt! Kur ir mana josta? Nu, kā kur? Kastē pie krekliem ar zeķēm. Ko tu nesaproti? Saprotu, visu saprotu. Labrīt, meitiņa! Labrīt, mamīt. Nāciet brokasts, iedzer tējiņu. Tik garšīgi. Vai tu pie galda nepiesēdīsi? Nē, man līgumi deg. Meitiņa, man sirds deg, ka jūs abi esat tik izklaidīgi. Nu, tā kā vismaz iedzer tējiņu, bet tikai uzmanīgi karsta. Paldies, mamīt. Reini, mums tomēr vajadzētu nopietni aprunāties. Māmu, mums nav laika tagad runāties, mēs kavējam. Bet tu man pasaki, kāpēc tu nāc mājās no darba naktī? Ko tas nozīmē? Neko tas nenozīmē, man vienkārši ir ļoti daudz darba, tas ir arī viss. Nu, bet tā taču nevar. Nu, kādu piemēru tu rādi bērniem? Labi, ka atgādināji. Tā, Mika, Rasa, kur jūs esat? Aiziet, nečamājamies, mums uz skolu jābrauc. Mamīt tikai neapvainojies. Nu, kā es varu neapvainoties, ja es redzu tādas lietas? Nu, kādas? Nu, jūs abi ar Reinu esat tagad tāds Ivars Zeķa pāris kopā, es jūs esmu redzējusi. Māma, es apsolu, vakarā pavadīsim laiku kopā. Nu labi, nu ej. Tad tev tie līgumi pavisam sadegs. Brīnišķīgi, mamīt, tu esi. Reinī, nu kur tu esi? Mēs kavējām. Es tevi ļoti lūdzu, neko nepārmet man. Kā lai es nepārmetu? Nu, tā strādādams tu ģimeni pazaudēsi. Nu, cik ilgi var strādāt? Nu, tik ilgi, cik vajag. Nu, man ģimene ir svarīga, man par šo dzīvokli ir arī jāmaksā. Tā, bet es tev apsolu, ka šovakar es mājās būšu 7. Goda vārds. Tev tas dar? Man tas dar, bet es sagaidīšu tos 7 un tad parunāsim, ja? Jā. Tā. Tad, kad mēs esam gatavi. Super, ļoti labi. Tā, buču omei. Lai jums laba diena, mīlīši. Aiziet. Atā! Mēs skrienām. Visiem laba diena. Skrienām. Viņi skrien. Vanda, mēs te ilgi vēl staigāsim, ko? Ivar, beidz čīkstēt, man te viss interesē. Bet man neinteresē. Un tad paklusē un netraucē mani. Ak, Dievs, kāda daudzveidība, man pilnīgi acis ir no šitāda skaistuma. Sēklis, tas ir skaistums, ja? Ivar, tu varētu kaut vai 1 minūti nekomentēt, ja? 1 minūti es varu nekomentēt, bet ilgāk nē. Nē, nu tāda izvēle, tāds skaistums. Tiešām, kāds skaistums? Jā, tā es tūlīt sapirkšos tās sēklas.
Paklausies, kas tas par cenām ir? Ko? Tu redzi, kādu cenas, tas ir kosmos. Mēs bankrotēsim. Neskait man naudu. Paga, ko nozīmē tavu naudu? Mums, man liekas, ir kopīgs ģimenes Un budžets. taču es neatceros, kad tu pēdējo reizi iemaksāji tajā kopīgajā budžetā. Ak tā, tu gribēji mani pazemot. Labi, tev tas izdevās. Tagad tu vari gaidīt savu pārdevēju. Es eju ieelpot svaigu gaisu. Ej, mīļais. Nu, sapirkies savus zelta sēklas. Tagad gaidīsim. Izaugs droši vien mums naudas koks. Nē, pasūtīju. Viņiem bija tikai paraugi. Iedevu savus kontaktus, un tad, kad atnāks, tad viņi man piezvanīs. Iedev kontakts, Jā. ja? Malacis. Tagad tev gāzīsies pāri Niagāra ar reklāmām un visādiem bukletiem. Skaties, tu vēl telefonā vīrusu dabūsi. Zini, ko, Ivar? Vienīgais vīrus esi tu, un tevis redz katru dienu. Paldies, ļoti mīļi. Papusē labāk, ja? Dacis zvana. Jā? Dacis zvana. Jā? Jā, meitiņa. Uz restorānu? Vakarā? Cikos? 7? Nu, es neesmu vēl gatava. Nē, nu, gan jau mēs paspēsim. Jā, labi. Līdz vakaram. Labi. Uz tikšanos. Uz restorānu, ja? Jā, lai gan tu neesi pelnījis. Un es iešu uz skaistumkopšanas salonu. Ak tā, Jā. es neesmu pelnījis, ja? Kāpēc tāda agresija nepamatot? Ne jau es te pērku sēklas zelta vērtē. Un ne jau es staigāju un tērēju naudu par skaistumsaloni. Ivar, tu varētu kaut vai minūti beidzot paklusēt. Tā, labāk parādi man, kur mēs nolikām mašīnu, es aizmirsu. Tur. Tā. Nesapratu. Vai tad jums stundas beidzās? Jā, vecmāmiņa. Arī skolotāja saslima. Kā saslima? Klasiskās situācijas, smags darbs. Nervi netur. Nu, jā. Tas ir mūsu klases biedrs. Mēs viņu uzaicinājām ievērtēt jauno spēli. Tu taču neiebilsti, mīļo vecmani. Nu, nē. Nu, protams, ka neiebilstu. Galvenais, ka jūs esat mājās un drošībā. Nu, tad ejiet spēlēties. Vandā, nu neskrien tik dikti. Nu vēl taču varam pastaigāt, mazliet paskatīties kaut ko. Nu, kā kur es eju? Es eju uz skaistums kopšanas salonu, nu es nedrīkst nokavēt. Zini, cik grūti bija pierakstīties. Tur tādas rindas, bet beidzot atbrīvojās viena vietiņa, un es lekšu iekšā. Kur tad tu liksi iekšā caur logu? Baigais ilgi, Pēters. Es iešu izskaistināties. Labi, tik neizskaistinies tā, ka tev vairs nevar pazīt. Nu, šitas vairs nebija smieklīgi. Paklausies tā. Pasargā man somiņu. Tur ir naudas sēklām. 300 eiro skaidrā. Skaidrā? Kāpēc tad ne uz kartes? Skaidrā vai uz kartes? Kāda tev starpība? Gaidi. Labi, tava nauda ir drošībā. Uz kurieni? Tie arī ir daži mūsu klases biedri. Viņi arī grib pamēģināt jauno spēli. Drīkst? Nu, drīkst, ja jau viņi te ir atnākuši. Bet jūs vieni paši to spēli neprotat spēlēt? Protams. Vienkārši mūsu klases biedriem arī interesē jaunā spēle, un viņi ir greizsirdīgi, kā mums ir tik foršas vecmāmiņas un vectēvs, kas to uzdāvināja.
Lūk, manu mīļumiņu, cik jauki. Nu, tad spēlējiet. Paklau, varbūt jūs gribat, es atnesīšu jums arī cepumiņus un sulu. Lieliska ideja, vecmāmiņa. Nu, tad skrieniet. Es vēl tikai izkrāmēšu pāris kastes un tad uzreiz aiznesīšu, ja? Nu? Kā? Ļoti labi, ļoti skaisti izskaties. Pilnīgi kā Holivudā aktrise. Kas tas ir? Tas? Tas ir tā, gandrīz tā kā dāvana ir. Iedomājies, 30 eiro, tikpat kā pavelti. 30 eiro! Jā, 30 eiro, jā. Te tagad lielveikalos te ir akcijas, te ir atlaides, te visu var dabūt gandrīz pavelti. Bet tu ļoti skaisti izskaties. Pilnīgi, jā, tā kā no Holivudas. Moves it to the barrier and center. To Regier. Collected. Passes to receiver to Irving. Aiziet! Kāpu! Savāc! Savāc! Stūrīt! Nāk! Savāc! Savāc! Un stūrīt! Jāpaliek! Nu, tagad mēs esam norēķinājušies. Nē, vēl 5 eiro. Par ko? Par sulu un cepumiem pa eiro no katra no jums. Tagad viss kārtībā. Tad jau tiekamies. Kā atkal gribēsiet paspēlēt, ziņojiet. €80 pa 3 stundām. Mēs esam īsti biznesmeņi. Forši. Nu, bet kur jūs to bandu pazaudējāt? Rasmiņ, te var dzirdi nav labi, es taču teicu. Viņi ir kaut kārtējā salonā, viņai manikīri, pedikīri, visādi šmenikīri. Viņi nevar dabūt ārā no tiem saloniem. Ko kur nevar dabūt? Vandu nevar dabūt ārā no šitiem skaistumkopšanas saloniem. Man, piemēram, viņi nav vajadzīgi. Es no dabas esmu skaists. Es tev, Ivar, labprāt pateiktu, kāds tu esi no dabas, bet paklusēšu. Paldies Dievam! Mazbērniem nav jādzird tavi intelektuālie lamu vārdi. Ejam iekšā, bērni. Sveicināti! Mums ir rezervēts galdiņš uz Grāvīšu vārda. Kur mums jāiet? Nevar būt. Viss restorāns ir rezervēts. Balvas dēļ kolektīvs svinēšot savu jubileju. Vai jūs esat tā dalībnieki? Nē, mēs vairāk tā kā uz tautas dejām. Nu tad es jums īsti palīdzēt nevarēšu. Nu, atvainojiet. Es tūlīt visu noskaidrošu. Halo? Reini, kur jūs esat? Kā kur? Nu, kā solīju, no 7 vakarā es esmu mājās. Bet jūs kur? Mēs arī, jā, esam ceļā uz mājām. Dats ir ar tevi? Nē, nezinu, kur viņi ir. Nu, viņas telefons jau vairākas stundas izslēgts ārpus zonas. Jā, tūlīt būsim. Atā! Stop! Bet kā būs ar Vandu? Ar Vandu viss būs kārtībā, gan jau viņi nepazudīs. Nu, bet varbūt sagaidām vispirms Vandu un tad uz mājām. Neuztraucies, viņa atnāks, izrādīs savus manikīrus un pedikīrus un šmedikīrus visiem dejotājiem, un tad pati pārbrauks, nekas nenotiks. Nu labi, tad tas ir uz tavu atbildību. Pēc tam ar Vandu varēs skaidroties pats. Neuztraucies, tikšies ar Vandu galā. Taksi vajag saukt.
Labvakar! Dace. Pagaid, tu tagad paklusēji? Es neklusēšu, ka tādas lietas notiek. Paklusē. Mūsu meitiņa pati mums visu izstāstīs. Es darbā parakstījām ļoti ienesīgu kontraktu. Un viss. Pēc tam pāris šampaniešu glāzes un mājās. Šampanieši, jā. Meitiņ, tu smaržo pēc konjaka, pie tam pēc laba konjaka. Tu mani nepiemānīsi. Protams. Tu esi konjaka speciālists, tēti. Tevi noteikti neviens nepiemānīs. Kā tu runā ar tēvu? Normāli. Normāli mēs parunāsim rīt, bet tagad marš gulēt. Pieaugusi sajūties, jā? Es arī esmu pieaugusi. Man ir 37 gadi. Un vēl mazliet. Es tev tādu pieaugšanu tūlīt parādīšu. Mammu, nevajag man audzināt. Kurš tad tevi audzinās? Marš gulēt! Ir kaut kas vienreizējs. Reinis viņu gaida mājās, bet viņi kaut kur daudzās apkārt ar saviem kontraktiem. Nē, es tā vairs nedarīšu. Māmu, es tā vairs nedarīšu. Rīt parunāsim, marš gulēt! Tu esi pie visvainīgs. Es? Kādā ziņā es? Tu biji viņas piemērs, tad, kad tu ar draugiem dzēri šņabi un darīji visādas muļķības. Stop! Mēs ar draugiem dzērām konjaku. Un nekādas muļķības mēs nedarījām. Ļoti labi, nu tagad tu atzinies. Atstāji bērnu novārtā un te mums ir rezultāts. Vanda, beidz mani graust, ja? Es šoreiz esmu tavā pusē. Redz, cik labi. Zini, ko labāk ejam gulēt, man jau stress pietiek. Man arī. Dāci, kur ir kastes ar maniem krekliem? Kā, kur kastē ar krekliem? Loģiski, jā. Bet kur ir kastes ar mantām? Visur. Mammu, tu nesi redzējusi kastes ar mantām? Nekādas kastes vairāk nav. Es visas mantas izkrāmēju un saliku skapī. Mammu, nu kāpēc bija jātaisa papildus haoss? Kāds haoss? Es visu ļoti skaisti sakārtoju. Būtu labāk paldies pateicis. Mammu, tu esi man bučiņu vislabākā, bet es tagad neko nevaru atrast. Bet ko tu meklē? Nu, skapī. Labrīt, māmu, tētī. Es skrienu uz darbu. Un atcerieties, ka šodien atgriežos Katrīnā. Jā, brīnumaini, ka tu to atceries. Kāpēc, lai es to aizmirstu? Tā, Dace, kur te skries? Apsēdies. Kas ir? Paskaidro, kas te vakar notika. Es jau teicu. Es biju darbā, parakstīju ienesīgu līgumu, un mēs mazliet nosvinējām. Jā, atradu, Vanda, klausies. Lūk, kas te rakstīts tā. Alkoholisma pirmā pazīme. Alkohola lietošanas iemeslu meklēšana un to attaisnošana. Tēt, kāds Lūdzu. alkoholisms? Kā kāds alkoholisms? Te ir rakstīts. Sieviete, kas lieto alkoholu, pārstāja rūpēties par sevi, kļūst rupja un agresīva. Kas tas ir, tēti? Tas neesmu es, tas ir Google. Tā, Dacīt, lai tā būtu pirmā un pēdējā reize, ja? Labi, mamma, es centīšos. Jā, Dāci, aizved lūdzu bērnus uz skolu. Reina, bet es nokavēšu. Tā! Labi, mamma, es aizvedīšu bērnus. Bet tagad var iet? Pagaidām jā, bet saruna vēl nav beigusies. Labi. Labi, buča tev, buča arī tev. Vesels. Tā, Ivar, mums tak nav laika. Kā nav? Kāpēc? Mums ir jābrauc uz veikalu, ir sātas atnākušas, ko pasūtīt. Jā, vienu, ņem, ej, ēd, skrien, mums jāsteidzas. Tā, pagaid, šķīvīši. Lūdzu, jūsu sēkliņas. Paldies, un cik tur sanāk? 304 eiro. Skaidrā vai ar karti? Man būtu ētāk skaidrā naudā. Labi. Ak, Dievs! Kas notika?
Nauda pazudusi. Varbūt kaut kur citur ieliki? Nē, man tepat bija. Es ieliku somā kabatiņā 300 eiro skaidrā naudā sēklām. Varbūt jūs apzaga? Visticamāk. Jā, varbūt kā lielveikalā. Jā, droši vien, ka lielveikalā tur bija burzma ar cilvēkiem. Varbūt ieteikums, lai rakstītu policijai iesniegumu? Jā. Policijā. Ivar, braucam uz policiju. Paldies par ieteikumu. Sveiki, mani mazie mīlulīši, nu kā jums gāja? Lieliski, vecmāmi! Tad atbraucam mājās. Labdien! Labdien, jūs esat šo bērnu māte? Tā izskatās. Nē, es esmu viņa vecmāmiņa. Vēl labāk. Es gribēju jums izrunāt dažus jautājumus, kas skar jūsu mazbērnus un viņa attiecības ar klases biedriem. Un kas jūs būtu? Es esmu klases vecāku komitejas priekšsēdētāja. Redziet, jūsu mazbērni iekasē no saviem klases biedriem kabatas naudu. Nesapratu. Es arī no sākuma nesapratu, kas tā par lietu. Tad parunāju mājās ar savu dēlu. Izrādās, jūsu mazbērni atvēruši maksas spēļu salonu. Mazie, viltīgie afēristi. Tā tas ir? Es šo situāciju noteikti atrisināšu. Ceru, jo citādāk mēs šo jautājumu izliksim publiski ārkārtas vecāku sapulcē. Es jums saku, kungs, es esmu apzagta gaišā dienas laikā tirdzniecības centrā. Un kas jums tika nozagts? Nu kā, kas nauda? Un cik jums bija nauda? Daudz. 300 eiro. Un kur viņa atradās? Un kā, kur nu te? Un tā somiņa visu laiku bija pie jums? Nu jā, Anē, pāris stundas somu sargāja mans vīrs, bet kāds tam sakars ar mūsu zādzību? Varbūt jūsu vīrs paņēma to naudu? Ivars! Nu, kā lai es zinu, kā viņu sauc? Nu, bet tagad jūs zinat, man vīrs sauc Ivars. Un jūs viņam uzticaties? Varbūt viņš paņēma to naudu un kaut ko nopirka? Nē, viņš neko nepirka. Viņš nopirka planšeti uz akciju. 30 eiro. Klau, man liekas, jūsu vīrs jums melo, jo pirmkārt tādu akciju nav, un otrkārt vidēji planšete maksā aptuveni 300 eiro. Ko? Ivars. Paldies. Akcija. Jā, akcija. Uz planšetēm. Jā, uz planšetēm bija akcija. Paklausies, tu man vēl par tām sēklām. Par kādām sakām? Ei! Tās es tev likām rokām, tev nošaukšu. Es policiju izsaukšu. Ko nozīmē izsaukšu policiju? Stāv vecais. Ticiet man, es ar viņiem stingri parunāšu un visu atrisināšu. Saprotiet mani pareizi. Ne jau bērni ir vainīgi, bet pieaugušie izlutina, audzināšana iziet ārpus rāmjiem. Nekādu neuzņemas atbildību. Jā, es jūs ļoti labi sapratu. Es parunāšu arī ar viņu vecākiem, un tas vairs neatkārtosies. Paldies! Lai jauka jums diena! Jums arī! Nu,
Mazie biznesmeņi. Atklājās jūsu finanšu schēma. Mēs tā negribējām. Tas bija netīšām. Es nezinu, ko darīt. Jūs esat pārkāpuši visas robežas. Nu, būs jāsaņem sots. Bet vecmāmiņa, tu taču esi tik laba. Ļoti labi, mēs tevi ļoti mīlam. Nemaz nepielieniet. Tagad es redzu, ko jūs patiesībā mīlat. Nu ko? Būs jāķers pie jūsu un jūsu vecāku audzināšanas. Nu, mazie biznesmeņi. Kāpēc klusējat? Negribat mums kaut ko pateikt? Mēs vairs tā nedarīsim. Nekad uz vēram. Tieši tā. Un jums būs sots. Nedēļu nedrīkst izmantot ne datoru, ne internetu. Skaidrs? Skaidrs. Un tagad mazgāties un gulēt. Nu, ir skaidrs tas, ka mūsu mazbērniem ir tieksme uz svešu naudu. Kurš nu būtu runājis par svešu naudu? Un tu, Daci, arī. Tu esi mantojis tēva gēnu. Mēs vēl noskaidrosim, kādus līgumus un ar ko tu tur saslēdzi. Mamma. Ko, mammu? Tu tagad labāk ar tēvu kopā paklusē. Es jau arī gribēju paklusēt, bet es tomēr pateikšu. Kad mēs bijām jauni, tā nebija. Nē, mēs arī mēdzām paballēties, bet bērnus mēs audzinājām kārtīgi. Rasma, ir citi laiki. Mēs ar Reinu tiešām ļoti daudz strādājam. Un tiešām cenšamies audzināt bērnus kārtīgi. Tu man te tagad nerunā. Kārtīgi jūs esat audzinājuši tikai Katrīnīti. Katrīnīte ir laba un kārtīga meitene. Starp citu, to savu planšeti uzdāvinās Katrīnai. Ko? Tik dārgu dāvanu bērnam? Dārgu. 30 eiro taču maksāja. Nu, tā varētu būt dāvana no manis. Nē, nu paskatīk, ja vectēvam ir žēl mazmeitai klēpja datoru uzdāvināt. Nu, mūsu mīlulīte ir klāta. Lūk, arī es. Prieks jūs visus redzēt.